Vai no spilvena var dabūt smadzeņu satricinājumu? Tāds jautājums varētu šķist dīvains ikvienam, tikai ne Okārtes akadēmijas studentiem. Es vairs neatceros, kurš tur pirmais kā meta, bet tā mešana tā pārvērtās tā, ka pēc tam, ja tev kaut ko uzmet, tad apakaļ met. Un tad pēc tam apakaļ, un tad sāk jau ar kaut ko lielāku mest. Un Ivars ir diezgan spēcīgs, un viņš tā rītīgi met, un tā, ka viņš tā rītīgi uzmet, tad gribas viņam apakaļ vairāk mest. Jūs nepārskatījāties. Okārtes akadēmijas kopmītnēs vakarnakt notika trāka spilvenu kauja ar cietušajiem. Tas bija headshot vienkārši. Viņam ir uz ielas. Mārtiņš ir par godīgu cīņu. Munīcija jāsadala vienlīdzīgi. Šis jums un pagaies atnesīt džekiem vēl vien pakš. Nē, nedod viņiem. Pagaid, džekiem tāds mazāk. Tagad visi godīgi. Bet ar šito taču nevajag mest. Nevajag to mest. Nevajag mest, tas būs pārāk stipri. Nav gas, tur ir riktīgi uzved. Jā, bet ja papēs ar tādu trāpu, tad nav īpaši labi. Es baidos no Ivara. Es sāku mēlētīšu raķeti, tad tu mazāk bumbīti. Labi, ko mēs tēmējam? Man auskļipot. Aiziet riktīgi sākot viņam. Annas nāks. Tagad nav sapūdīt. Ivar, tu esi terminators. Nikolais un Saipo tikmēr čučēja saldām iedziņā, bet tevī cīnītāju brēcienus dzirdēja pat no VIP istabas. Laima ritīgi spied savā augstajā balstiņā un kaut kā ritīgi skraida. Es domāju, kas man ir labi vienreiz. Labi, ok, būtu tā, akal. Vai viņš akal un atkal. Un beigās cēlos un gāju skatīties, kas tur notiek. Mazā! Spēlīt! Samanta laikam dabūja pats, un Anna arī kaut ko tur, nezinu. Un Nikolais pat prasīja, vai viņš jau nevar nākt pie manis gulēt. Viss, gulēt, mammas! Man sirds sāp un man smadzeņu satricinājums. Varbūt smadzeņu satricinājums. Mums pilvenē? Samantā. Bet man bērnība bija viens. Mums pilvenē? Nē. Samantā saka, ka viss būs labi. Viņi aizmiga, nedaudz nikni un savainoti.